Tātad turpinam mūsu diskusiju ciklu Inovācijas sviests. Un tie visi, kuri šobrīd atrodas stendos un iepērkas un aprunājas, jūs droši varat pievienoties šeit pie lielās skatuves. Būs ļoti aizraujoša un interesanta diskusija. Un šī diskusija pievērsīs jūsu uzmanību, tieši tos cilvēku uzmanību, kurus interesē inovācijas pārtikā, un kādi ir Latvijas pārtikas kompetences centrā izstrādātie jaunie produkti un nākotnes iespējas. Un mēs jau zinām, ka inovācija nozīmīgums pārtikas uzņēmumam, cik jaunu produktu nepieciešams teiksim, uzņēmumiem saražot gadā, cik ļoti inovācijas spēja palīdzēt tieši eksportā. Šie ir tie visi svarīgie jautājumi, kurus es uzdošu nākamajiem diskusijas dalībniekiem, un tā kā viņi ir ļoti atraktīvi, interesanti, es neatņemšu viņu laiku, es jau pieteikšu. Un aicinu Agnese Jakūna Prince, gaļas pārstrādes uzņēmums Nākotne, valdes locekli, lūdzu, ieņemiet vietu. Evita Štrausa, Tervets Food, SIA valdes locekli. Toms Auškāps, Baltikovo SIA valdes loceklis, komunikācijas un attīstības direktors. Sveiki! Jānis Endele, Karavela SIA attīstības direktors un līdziepašnieks. Agita Kuļikovska, SIA Fidea vadītāja īpašniece. Un moderators šodien mums būs Armands Lejs Krūmiņš, Latvijas pārtikas klāstera un Latvijas pārtikas kompetences centra direktors. Skatuve ir jūsu, bet neliela uzmanība. Redziet, jūs visi šeit esat par pārtikas inovācijas produktiem atnākšu runāt. Man jums ir kāds uzdevums, jautājums. Es parādīšu, nepavelti, šeit ir uzradusies parādīšu ekrānā, varbūt var nofilmēt. Tātad, jūs varat piecelties, lai es te kaut ko neapgāžu. Varat uzminēt, kas tas ir? Zīpariņu vai līnus varētu no diegus taisīt. Sviestu var kult, ne? Tā, pareizā atbilde. Sviesta kūšanas kaste, aparāts, mašīna, sauciet kā gribat. Tātad es jums atstāju šo skatu, lai jūs varētu gan nopietnas lietas runāt, gan arī drusku pakult sviestu. Paldies jums, mīļš! Paldies! Tā. Viss kārtībā, mēs varam sākt. Mani sauc Armands Lejs Krūmiņš, es esmu Latvijas pārtikas kompetences centra direktors, un šodien mēs runāsim par inovācijām pārtikā un arī par jaunām tehnoloģijām un jauniem produktiem, un kā Latvijas pārtikas kompetences centrs var palīdzēt šajā procesā. Un kopā ar mani ir kolēģi no 5 dažādiem uzņēmumiem, kas jau ir ļoti pieredzējuši gan pārtikas ražošanā, gan inovāciju ieviešanā. Tāpēc ceru, ka tas būs interesanti. Tātad sākumā iepazīsimies. Evita Štrausa, SIA Tervete Food valdes locekli. Jā, paņem. Varbūt pāris vārdus par savu uzņēmumu. Podziņu. Skan. Jā, sveiki visiem. Tervete Food. Mēs ražojam saldējumu, ražojam ledu, un tikko patiesībā šī izstāde ir pirmā reize, kad mēs publiski izvedam arī tautā savu jaunumu, kas ir saldējums sunīšiem. Tā kā tas ir atkal tāds jauns lauks mums un ļoti, ļoti jauka jauna mērķa auditorija. Jautājums uzreiz tev. Ja jums ir saldējums suņiem, vai būs arī saldējums papagaļiem pēc kāda laika? Tas būtu jautājums, kas jāpapēta dziļāk, taču, godīgi sakot, sunīši nav izvēlēti nejauši. Mums sākumā bija mīluļu saldējums, pētot dažādus šos mājdzīvniekus, un sunīts ir tas, kam produkts atbilst vislabāk. Bet par papagaļiem mēs padomāsim vēl. Ļoti jauki.
Blakus Evitai sēž Agnes Jankūna, gaļas pārstrādes uzņēmuma nākotne valdes locekle. Jā, sveiki visiem. Varbūt dažus vārdus par uzņēmumu. Jā, gaļas pārstrādes uzņēmums nākotnē. Atbilstoši savam nosaukumam ļoti bieži domā par inovācijām un nākotnes produktiem, un ar to arī ļoti lepojamies. Tā, visi mēs zinām, ka gaļas pārstrādes uzņēmuma nākotne ir ļoti labi kūpinājumi. Bet vai mēs varētu kādreiz nogaršot arī kukaiņu kūpinājumus, kas būtu nākotnē ražoti? Nu, nekad nesaki nekad. Redzēs, ko rādīs tirgus pieprasījums. Paldies! Tālāk es jūs iepazīstināšu ar Tomu Auškāpu, akcijas sabiedrības Baltiko komunikācijas un attīstības direktoru un valdes locekli, un pats galvenais, viņš ir liels solu fans. Tom, pastāst mazlietiņ. Labdien visiem! Jā, sveiciens! Es ceru, ka visi zina, kas ir Baltikovo. Mēs esam Ziemeļa Eiropas lielākais olu ražotājs un 100% Latvijas kapitāla uzņēmums. Un, jā, mums darbinieci ir vairāk krietni nekā Latvijā ir iedzīvotāji. Tie 3,5 miljoni dējevistas, kas ikdienu mums sarūpē 2,5 miljonus olas katru dienu. Tātad, jā, forši. 2,5 miljonu olas dienā. Un cik no tām tu noēdi katru dienu? Katru dienu, nu tā mainīgām sekmēm, bet es droši vien ēdu krietni virs vidējā. Es zinu, ka Latvijā aptuveni vidēji viens iedzīvotājs apēda ap 200-210 olas gadā. Es droši vien ierindojos kaut kur tur tuvāk pie 600-700 olas gadā. Tas varētu būt mana deva. 2,5 dienā apmēram. Aptuveni, Nē, mazāk. Nu, pat es domāju, ka ir dienas, kad es ēdu 5 un 6 olas, bet ir dienas, jā, kad arī 2 un varbūt sanāk pat grēkot, kad es arī nevienu olu nepēdu. Paldies. Tagad es jūs iepazīstināšu ar Agitu Kuļikovsku, CF Idea līdzīpašnieci un vadītāju. Vai man dzird? Jā. Jā, labdien visiem! Esmu Agita, Fidea kompānijas vadītāja, un mēs ar pārtikas nozari jau strādājām no 2016. gada. Man patiesi prieks, ka mēs esam tik ilgi strādājuši kopā, un Fidea vadošais inovāciju jomā konsultācijas uzņēmums. Tā kā es ceru, ka pārtikā vēl daudz un daudz inovēs, un mēs vēl turpināsim ilgu sadarbību. Bet to es noteikti pastāstīšu laika gaitā, kas ir noticies. Agita, man tev ir jautājums. Tu esi redzējis ļoti daudz inovācijas šī laikā, kopš mēs strādājam kopā pārtikā. Saki, kura inovācija tev ir visvairāk pārsteigusi, ka tu atver pieteikumu un redz, nu tas gan ir vienreizēji? Varbūt ar mani nevis pieteikumu atverot, bet fiziski reāli uz galda man visvairāk pārsteidz tas, kad atnāca uzņēmums, kurš gribēja pavairot un ražot kukaiņus, lai pēc tam uzturēt kukaiņus milzīgā angārā šeit pat Latvijā, lai ražot pie mums proteīnu. Nu, diemžēl tas viņam nesanāca. Bet visaizaurošākā inovācija, kas mani pārsteidz šogada laikā, bija robotu kafejnīca, kas ir ieviesta, kur robots, ieejot iekšā kafejnīcā, robots tevi apkalpo. Gan sagatavo ēst, gan pasniedz ēst, gan tu vari norēķināties ar robotu. Viņš tev laukā nelaiž. Tas man bija visinteresantākais pārsteigums. Paldies! Un vēl mums piedalās pasākumā Jānis Endelis, Sija Karavela līdzīpašnieks un attīstības direktors. Jāni? Jā, labdien! Mēs tāpat kā Baltiko esam Latvijas kapitāla uzņēmums. Īsumā ir tā, ka mēs ar zivju konserviem, kurus mēs ražojam, sūtam uz 47 valstīm, un šogad mums ir mērķis un plāns saražot 100 miljonu buņģus. Skaidrs, ka tas nedaudz mazāk kā olas, bet katrā gadījumā arī diezgan liels skaits. Jā, paldies! Jā, Jāni, man uzreiz jautājums ir. Karavela ļoti veiksmīgi darbojās gan Latvijas tirgu, gan arī 47 ārvalstu tirgos. Saki, kāds tavuprāt ir lielākais mīts par veiksmīgu pārtikas biznesa attīstību, ko tu varētu pieminēt šodien? Nu, galvenais mīts ir tas, ka, ja kāds domā, ka tu esi izcils, tas ir labi, bet ja tu pats tā domā, tad tas ir slikti. Jo katru dienu ir sevi jāpierāda. Paldies! Labi, mēs esam visi iepazīstinājušies. Tagad mēs varētu pāriet pie tēmas par inovācijām. Jautājums, kāpēc vispār ir nepieciešamas inovācijas? Ko tās dod? Varbūt ir jēga turpināt ražot to, ko mēs ražojam, un īpaši nedomāt par inovācijām, neterēt enerģiju, resursus. Tom, kā tu domā?
Protams, ka var neinovēt un var sēdēt uz vietas, un tad vienkārši tas viss ātri vai vēl, drīzāk ātri beigsies, man liekas. Bet ja nopietni, manuprāt, inovācija ir tāda higienas lieta. Tev ir jābūt, man liekas, es velku paralēli šim vārdam inovācijas ar konkurētspēju, jo īpaši, man liekas, arī tāpēc mēs bieži tiekamies visādos eksporta pasākumos, kur ka eksports pēc būtības ir arī dzinulis, kas tev liek būt labā fiziskā formā uzņēmumam, es domāju. Un tieši tas pats ir ar inovācijām. Ja tu vari atļauties neko jaunu neradīt vai nesekot tendencēm, nekļūt efektīvāks katru dienu, tad vai nu tu esi kaut kādā brīnuma nozarē, kur tev nav vispār nekādu konkurentu, vai tev kaut kāds monopola stāvoklis pasaules mērogā, vai nu tev vienkārši viss ir vienalga un tu gribi ātrāk, kad tas uzņēmums izbeidzās. Bet pēc būtības pasaulē nekas nestāv uz vietas. Jūs redzat, ka šeit ir katru gadu te var ieraudzīt kādu jaunu tehnoloģiju, inovāciju, bet tas inovācijas, manuprāt, neaprobežojas tikai ar tehnoloģijām vai ar jauniem produktiem. Tas ir inovācija nozīmē vispār attieksme, arī ir jāmaina, jāseko līdzi tam pašam kaut vai kā mēs menedžējam darba spēka jautājumus, vai ne, tās arī var būt inovācijas. Un inovācijas vienkārši ir būt mūsdienīgiem, sekot līdzi laikam, tendencēm un sekot, kas notiek tirgu, ko dara konkurenti un būt vienmēr soli priekšā viņiem. Mums ir labas inovācijas, tas pats suņu saldējums. Kāpēc ir vajadzīgas inovācijas? Kāpēc vispār bija nepieciešamība pēc suņu saldējuma un pēc kaut kā vēl? Jā, manuprāt, ka inovācijas nav tā kā pašmērķis, bet tas ir rezultāts meklējot unikalitāti un diferenciāciju. Un tas ir tas, ko mēs meklējām. Un es ļoti piekrītu Tomam, inovācijas ir domzīme ar konkurētspēju, domzīme ar eksporta spēju un arī ar peļņu. Tā kā tas ir tāds, manuprāt, ļoti, ļoti būtisks faktors uzņēmē darbībā. Un mēs patiesībā ar šo produktu gribējām būt unikāli un būt arī ārpus Latvijas vairāk, tā kā tas ir tāds konkrēti mērķēts radīts produkts. Jā? Evita, vai šo saldējumu cilvēku arī drīkst ēst? Vispār man šausmīgi karojās viņu pagaršot, bet es domāju, vai... Es ļoti, ļoti priecāšos, lūdzu. Pamēģini tiešām, jo šis ir ļoti unikāls ar to, ka kopā ar Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāti mēs radījām suņiem pielāgotu recepti, kas ir visveselīgākais un tīrākais produkts mūsu ražotnē. Produkts nestur absolūtu cukuru. Un mums ir tagad zināšanas, kā radīt tādu pavisam veselīgu versiju našķim. Vai šeit var nogaršot arī pārējie kaut kur šo saldējumu? Jā, mūsu saldējums ir pieejams šeit pat stūrītī Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes stendā, tā kā noteikti pēc sarunas pieiet padegustēt. Es teiktu ļoti labs. Cukurs vai nu ir minimāli vai nav vispār, bet ļoti labi tāda riekstaina garša. Es biju gaidījis, ka garšos pēc pastētes, bet nav. Tīri labi. Es pat varētu, viņi varētu sakombinēt ar kaut kādu desertu ar rogām, varbūt vai ar kaut ko saldu, vai varbūt ar sāļiem ēdieniem, var īstenībā arī kulinārijā. Es domāju, ka jāpadod tikai mūsu Michelin restorāniem tikai iespēju, un viņi uztaisīs brīnumus. Jā, tā kā laipni aicinu, pagaršojiet pēc tam. Jāni, man jautājums tev. Caravelle ir veikusi vairākas veiksmīgas inovācijas Latvijas pārtikas kompetences centrā. Kā tu redzi inovācijas? Ko tās dod tavam uzņēmumam un kāda ir atšķirības starp vienkāršu know-how un inovācijām? Man mazliet atšķirsies viedoklis kā kolēģei, kura runāja par inovācijām, jo no liela uzņēmuma skata punkta inovācija ir jābūt, protams, mēs to saucam par inovāciju, bet tā kā 90. gados es gāju universitātē un tad profesors, kas mums mācīja, bija tāds Libermans, kurš tagad ir citos medību laukos. Un tas bija tas laiks, kurā mums mācīja, ka galvenais ir peļņa. Un tas ir tas,
kas peļņa rodās starpībās, starp izdevumiem un ienākumiem. Ja? Mūsdienās ir daudz biznesa, kurās vienkārši tu nesaproti, kur tā vērtība rodās, bet visi zina, izņemot, tur, piemēram, mums. Lūk, par ko tas garais stāsts, un tad veiksmīgus uzņēmumus dēvēja tie, kuriem bija know-how. Tā arī inovācija bišķi atvesināt, bet viņi ar ko atšķirās pēc būtības? Viņi ar pēc būtības atšķirās, ka inovējot, tu centies tā filozofiski mainīt varbūt tās tur segmentu vai tur atrast tur brīnumu pasauli, kuras nav. No liela uzņēmuma skata punkta tādas neesmu redzējis. Tāpēc mēs šodien inovējam un arī esam, teiksim, pēc tā 90. gadu principu know-how, kurā ir apakšā ļoti stipra tirgzenība. Tirgzenība nozīmē, ka tu zini marketingu, tu zini produktu, tu zini grupu, tu zini konkurentu ražošanu, tu zini izēvielas, savus iekārtas, UTT, un tu radi produktu nevis, ar kurā tu izterē kaudzi naudas, un beigās tur ir bilancē neredz vispār apgrozījumu, bet visi ir lepni, un tu saņem baigās balvas, bet ir produkti, kuri taisa apgrozījumu, un kuri, es kā piemērs, vienmēr visi runā ar tukšiem teikumiem, visi ar piemēriem. Piemēram, tad mēs ļoti vienkārši lieta, mēs tieši tagad viņu uz Sialu gatavojam, ja, teiksim, ir ļoti populārs zivrūpniecībā ir tuņķi salāti, bet viņi ir visi mašīnpaks. Un tādu produktu vienkārši nav ar lašiem. Vienkārši, tā liekas, kas tur lasu uzber virsū. Un tā problēma ir tajā, ka tiklīdz pirmkārt zivī cita struktūra, un tiklīdz tu viņu apstrādā ar esošajām iekārtām, tur nekas nesanāk. Tālāk es nestāstīšu, ja? Bet katrā gadījumā mēs ar iekārtām, kuras mums bija 5 vai 10 gadus nozarē, mēs nevarējām aizdomāties. Tad mēs vēl nebijām nobrieduši šim stāstam. Ja? Un tagad mēs varēšu pēc pusgada pateikt, kā mums gāja, bet mēs ticam panākumā. Un nobeidzot par to inovāciju, mēs ļoti aktīvi 3 gadu atpakaļ, kad sākās viss vegānais bums, kas izrādījās pilnīgs tukšums no liela uzņēmuma viedokļa, kā tirgus segments, tā gribētu teikt. Mēs radījām inovatīvus produktus, mums stāvēja pirmo reizi dzīvē, ka lielveikali Sialā un Anugā, ja, tad tā bija tunča filē, mums neizdevās uztaisīt, bet mums tādu baltas zivs filē patiesībā ļoti labu produktu, ar kuru mēs gribējām mainīt pasauli. Ja, tas vēlreiz bija apliecinājums, ka nebija tāda segmenta, jo tas bija čušs, un vēlreiz apliecinājums, ka ir jāsaprot šī lieta, ko tu gribi ar šo inovāciju iegūt. Gribi, un jauniem uzņēmumiem, ja man šo izstāstītu 10 gadus atpakaļ, tad mēs Karavēlā būtu ietaupījuši ļoti daudz naudas un ļoti daudz laika. It kā es pateicu vienkārši teikums. Taisat lietas, kuras cilvēki pazīst un atrodat to niansi, un tā ir tā inovācija. Reizēm tur ir ļoti daudz jāiztērē naudas. Tā mazā nianse, kāpēc citi to nevar uztaisīt. Un tas ir tas fenomenālākais, un to jūs redzēsiet bilancē. Jo no nozares viedokļa apmēram ir tāda, pa pārtikas tikai runāju, ka 3% ir inovatīvi produkti no apgrozījuma, kur iztērēta nauda ir daudz lielāka nekā 30% līdz 40%, kas ir šie know-how produkti arī inovatīvi, ja, kur iztērēta ir tieši tikpat daudz naudas. Un ja tu to mācies, tu tiksi rietumos un tu iespējams arī pelnīsi. Paldies. Piebildē? Bet man šķiet, ka īstenībā ir tā starpība starp inovāciju un vienkārši kaut ko darīt efektīvi un konkurētspējīgi, jo man šķiet, ka inovācijas sevī ietver to, ka tev ir jābūt gatavam kaisīt naudu arī gudri kaisīt vējā, jo pretējā gadījumā sanāk, ka mēs investējot tikai lietās, kuras mēs zinām, kas kā izdosies, tā jau nav īsti inovācija. Inovācija sevi ietver neveiksmes, bet jautājums, kāda mēroga, un tas ir par drosmi iet šo neiemīto taciņu, nezināmās lietas. Es neteiktu, ka mēs baigie čempioni, ka mēs šķaidamies ar naudu un mēģinam izdomāt, kantainas olas, bet tas noteikti vārds inovācijas. Es ar milzīgu tādu bijību skatos uz tiem uzņēmumiem, kur laiž katru gadu tur N10 jaunus sortimentus un zinot, ka 95% no tā aizies visi reinstalē, vai ne? Es tikai atbildēšu ļoti labi, bet es īsi. Es varētu gari, bet īsi, jā. Tātad Karavēlā mums pagāja 15 gadus, kopš mēs nonācām līdz tai atziņai, par kur es jums runāju. Tā kā, ja jums vēl nav 15, tad tas, ko Toms teica, tas ir tas ceļš sākuma. Bet pēc 15 gadiem mēs sapratām. Jā, varbūt tās Armand, es paturpināšu šo tēmu. Jānis jau pieskārās, Toms pieskārās, kad ir jāinvestē, jāiegulda nauda, lai radītu jaunus produktus, jaunas tehnoloģijas. Bet
fondi un finansējums tam ir taisni domāti, lai iedodot naudu, tu vari eksperimentēt. Nedod 100%, bet iedots nedaudz, lai tu vari drosmīgāk uzņēmēji šeit Latvijā, drosmīgāk eksperimentēt. Un atkarībā no tā, cik tu esi ilgi tirgu, kāds tu esi veiksmes uzņēmums, tev atbilstoši piešķir šo finansējumu. Un tas nebūtu nenozīmē, ka tev būs ar šo jauno produktu vai jauno tehnoloģiju jāsāk uzreiz pelnīt. Tu tikpat labi vari šo projektu realizēt pāris mēnešus un saproti, diemžēl, nesanāca, tas nav tas īstais. Līdz ar to taisi ciet šo grāmatu, domā jaunas idejas, skaties jaunus tirgus, jaunas tehnoloģijas un ej uz priekšu. Ja? Tā kā es aicinu un es domāju, ka šie fondu finansējumi tikai iedrošina aktīvāk domāt par inovācijām, jaunu tehnoloģiju, jauniem tirgiem, jauniem produktiem. Paldies. Agnese, kā ir nākotnē ar jauniem produktiem? Cik jūs plānojat, cik bieži ar kādu regularitāti jaunas produktus, kā līdz šim ir veicies? Jā, mēs regulāri vienmēr esam izstrādājuši jaunus produktus, un pēdējos 7 gados, ja īpaši cītīgs skaits ir dažāds, bet ne mazāk par 10 produktiem gadā, kas tiek izlaisti tirgū. Un tas vienkārši ir nepieciešams, jo pārtiks nozare ir ļoti mainīga. Ja nebūs inovāciju, iepriekšējie produkti nodzīvo savu dzīves ciklu, apgrozījums krītās, un, kā jau Toms teica, nevis stāvam uz vietas, bet ejam atpakaļ. Inovācijas nodrošina iešanu uz priekšu. Paldies. Kā vispār veidot inovāciju politiku uzņēmumā? Kādas ir domas, Tom? Varbūt tu kaut ko vari pastāstīt? Es atzīšos, ka mums nav inovācija politika kā tāds dokuments izstrādāts, bet es teiktu, ka mēs esam privāts uzņēmums, un man prieks, ka mūsu uzņēmumā valda zināma brīvība un tāda impulsivitāte. Mēs nereti iedegamies, jo man liekas, lai veiksmīgi lietas notiktu, vajadzīga arī kaut kāda kaisla un kaut kāda emocija. Vai ne? Tu nevar vienkārši kā robots kaut ko inovēt tur. Tāpēc līdzīgi arī mēs esam nonākuši šobrīd arī pie olu saldējuma, mēs esam nonākuši pie olu makaroniem. Tas ir tas, kā mēs aiz cieņas pret, mēs domājam, ko vēl, oli tāds superprodukts, vai ne? Tas ir tas, kā mēs runājam, bet tas ir atkal tikai, ja runā par produktu inovāciju attīstību. Es saku, vārds inovācijas, man liekas, ir ārkārtīgi ietilpīgs, plašs. Ir tehnoloģija inovācijas, procesa inovācijas, vai ne, attieksmes vides kaut kādas, bet klasiski, ja runājam, jūs droši vien, ko jūs sagaidat šeit, ja te ir pārtiks ražotāji, ja, tad kā mēs inovējam jauniem produktiem, un par to es noteikti pastāstīšu, kas mums ir priekšā, bet es teiktu, ka tās iespējas vai man grūti to nosaukt par politiku. Politikai būtu jābūt, bet tad manā izpratnē, manā pieredzē, ka tas ir tā budžetēšanas sadaļā, ka tiek atvēlēts inovācijām konkrēts budžets. Tā būtu tāda ideāla pasaule, bet tad tu zaudē atkal to, ka tas kļūst par tādu birokrātisku aparātu, kad viņam pazūd tā kaislas moments. Un tāpēc mēs esam drīzāk tā, ka ja mēs saskatām kaut kur vai izstādēs, redzam kaut ko iedvesmojamies, kaut kādas tendences parādās. Tāpat mēs esam bišķi nolikuši šobrīd kaut kādā skapī, mums tās plāno pankūku mīklu, kas bija bez glutēna, bez laktozes, no rīsa miltiem, super, tāds mega produkts, bet man šķiet, ka mēs varbūt pasteidzāmies nedaudz pa priekšu laikam. Nezinu, sabiedrība vēl nenovērtē, tāpēc to mums ir varbūt doma kaut kad atjaunot, vai ne? Bet mēs salīdzinoši varam atļauties emocionāli tam pieiet, virzīt šos produktus, skatīties, kurš produkts, kurā laikā tad ir ārkārtīgi daudz, ir, protams, viss par iepakojumiem, pats iepakojums mūsdienās jau arī viss regulas mūs spiež zaļajā virzienā. Un tas arī prasa milzīgu inovāciju, un tur ir jāsadarbojās noteikti ar iepakojumu nozari, ko vispār šī nozara piedāvā. Un arī ne tikai ar vienu spēlētāju, tev jārunā ar 5 pasaules līderiem, lai tu zinātu, kādas vispār iespējas tur pavarās. Un es domāju, jums arī pa visām bunģām un tā tālāk. Tā kā es atzīšos, ka mums inovācija politikas nav uzņēmumā.
Kāds vēl var Varbūt kaut ko? kādam ir? Es varbūt divos vārdos, ka tas ir tāds visu laiku plūstošs process, un tajā procesā visu laiku ir jāveic izmaiņas. Un, teiksim, mēs šodien šajā periodā, tuvākajos gados, teiksim, mums ir tādi divas lielas izstādes, viņām pa starp ir pusgads, un attiecīgi tad pēc izstādes sanāk visi, jo uz izstādēm brauc gan pārdevēji, gan RD, gan arī marketings, un tur katram savu uzdevumu. Un tā mēs ieskicējam, kas ir jaunas lietas, un tad provējam viņus atrisināt līdz nākamajai izstādē. Tā kā tagad bija Barcelonā, un tagad mums ir Sijāls, un mēs tagad jau esam izveidojuši pāris produktu grupas un strādājam, ko visu varam izdarīt. Tā galvenā problēma ir, ka tu sadarbojies ar ļoti lieliem klientiem, tad tu, diemžēl, vairs nevari savu hop ideju. Jo tas rada milzīgas problēmas uzņēmumam. Ja viņš pasaka, man vajag, un tev nav dokumentācija un viss izstrādāts, ja, tad faktiski visi skrien stresā un visi. Līdz ar to, kamēr tu to iemācies un saproti, paiet baigais laiks, tā kā bijām mazāk, bija skaistāk dzīve. Teikšu, kā bija. Paldies. Ir tā, ka lielākā daļa attīstīto valstu sniedz dažādas atbalstus, dažādu veidu atbalstu inovācijām, jaunu produktu, jaunu tehnoloģiju izstrādējas saviem uzņēmumiem. Kāpēc tas tā notiek, Agita? Varbūt tu esi kaut ko var pateikt, kāpēc valsts atbalsta un kāpēc ir jāatbalsta inovācijas? Vai dzird? Jā. Es domāju, pirmām kārtām šis finansējums, kā jau minēja kolēģi no uzņēmumiem, ir nepieciešams, lai viņus iedrošinātu un viņi eksperimentētu un radītu jaunus produktus, jaunas tehnoloģijas, un lai viņi ietu jaunos tirgos, jaunos segmentos, jaunos kontinentos ar citām prasībām, ar citām vēlmēm. Un to dara visā pasaulē, visās attīstības valstīs. Inovācijām tiek piešķirts finansējums valstiskā līmenī, lai uzņēmumiem dotu piešprici, lai viņus iedrošinātu, eksperimentēt un radīt kaut ko jaunu. Tādējādi virzīt, tas ir inovācija, ir virzītājs spēks. Tā kā Armand, es domāju, ka tas ir tas, kas ir svarīgs un kas ir jādara. Paldies. Kādam ir kaut kas piebilstams? Es varbūt tās vēl paturpināšu. Arī mēs, kā konsultāciju kompānija Fidea, esam ieviesuši inovācijas, un mēs esam izstrādājuši jaunu e-forma mājaslapu, lai iedrošinātu tos uzņēmumus, kas vēl nav iestartējuši un startē uz fondiem, un lai būtu vieglāk, mēs izskaidrojam, atrādot vaļā šo mājaslapu e-formas, mēs skaidrojam, ir atbildes, kā jāizpilda, cik ātri jāizpilda, kas ir jāraksta katrā pozīcijā, un arī atskaišu formas, lai pēc tam, kad realizē projektu, tas ātri notiktos un ātri naudiņu nāktu atpakaļ. Ir atbildes mūsu e-formās uz formām, lai tas notiktu ātri, jo nauda prasa ātru apriti. Un es ceru, noteikti var kāds padalīties, vai kāds ir skatījies vai ne, un izmantojis jau šīs formas. Agnese, man liekas, es dzirdēju no tevis kaut ko. Jā, tā kā šo pirmdienu bija jāiesniedz jaunie projekti, ja šoreiz tika izmantotas tās formas, paldies. Tas tiešām palīdz kolēģiem korekti, ātri, bez otrreizējām darbībām aizpildīt. Tas ir vērtīgi. Un kopumā es varu piebilst, ka mēs kā uzņēmums izmantojam dažādus Eiropas Savienības fondus lauksaimniecības nozarē, ražošanas nozarē, eksporta nozarēs, kad šis te atbalsta mehānisms inovācijām ir viens no vienkāršākajiem, efektīvākajiem un papildus darbu neprasošākajiem. Un tas tiešām iedrošina to izmantot. Kā ir bijis? Es zinu, ka jūs esat izmantojuši šo atbalstu gan 16. gadā, kad mēs tikko sākām, gan tagad. Vai ir kaut kādas izmaiņas jūtamas atskaišu procedūrās, cik ir bijis vienkārši iesniegt tad un tagad atskaites? Kāda ir dinamika? Ir daudz vienkāršāk, varbūt arī toreiz 16. gadā tas viss bija jauns, ja tas tiek jau darīts sistemātiski. Un sadarbība ir stabilā, sadarbība ar Fidea ir ļoti, ļoti atbalstoša un ir daudz foršāk. Jā. Evita, kāda ir pieredze? Es sadarbojos ar Fidea no 2017. gada, pārbaudīju. Un jāatzīst, ka vienmēr tā sadarbība ir bijusi ļoti profesionāla un tādā ziņā, ka atbalstu saņemt ir ļoti ērti vienmēr un zinoši darbinieki. Bet,
Kādreiz tās bija instrukcijas uz lapiņām vairāk, ko arī mēs paši pierakstījām, un tātad tagad tas ir tās pavisam strukturēti, un arī atskaitēm ir sava struktūra un ietvers, un par šo mums nav jādomā. Un savukārt tā struktūra, kur ir izveidot, viņa arī palīdz iet etapiem uz priekšu pētījumos, ko mēs veicam. Tā kā ļoti labi, tikai labas atsauksmes. Paldies! Prieks dzirdēt! Kam runājot vēlreiz turpinot par atbalstu, kam jūsuprāt pienāktos atbalsts vairāk lieliem uzņēmumiem vai maziem vai startupiem tieši inovācijām? Kāds ir domas, Agnes? Tas viss jau ir pētīts, tas viss ir jau zinātniski pierādīts, jā, un to arī Jānis iepriekš apliecināja, kad inovācijas īstenībā ir ārkārtīgi mazs process un ārkārtīgi mazs procents veiksmes stāstu, kas iedotu bilancē, nodokļos, darba spēkā atdevi. Tas ir ārkārtīgi mazs process, bet inovācijas kā virzītājs spēks, kā spēja saražot produktu, kurš ir pielāgots eksporta tirgiem, ir ļoti, ļoti nepieciešams. Jo ir diezgan naivi iedomāties, ja tavs produkts Latvijā ir vispārdotākais Nilsenā numur 1, ka viņš būs vajadzīgs kādam eksportā. Nē, viņš ir jāinovē un jāpielāgo. Vai es gribētu piebilst, respektīvi tīri no statistikas viedokļa un tīri no uzraudzības viedokļa, respektīvi, ja 100% finansējums tiek piešķirts gada laikā un 20% no tā finansējuma uzņēmumos ieguldītājs izšauj eksporta tirgos un uzņem apgriezienus, tā jau ir latiņa, kas tiek akceptēta un teikta, super, mums izdevās. Tā tad viss sakrīt. Tā varētu būt. Kādi vēl viedokļi? Tāpēc es jautāju. Ne, es domāju, ka tā diskusija šobrīd valstī nav droši vien pareizi dot lieliem, maziem vai vidējiem. Viņi ir jābūt mazliet citi, ne šeit, un tam ir jābūt kopistiski kaut kur citur apspriestam. Jo skaidrs, ka lielam uzņēmumam būs pilnīgi citas vajadzības, bet tas nenozīmē, ka nevar kļūt par lielu no sākuma kaut kāda. Ja? Bet ja mēs tomēr paņemam kopā to straujuma, kādā attīstās, teiksim, līdzīgi profilu uzņēmumu vai pārtikas segments, teiksim, Baltijas valstīs, mēs tomēr tur iepaliekam. Tas tomēr ir, teiksim, tādi lieli tirgus līderi, viņiem ir Lietuvā un Igaunijā ir vairāk. Kāpēc? Varbūt nav saistītas lietas. Ja? Skaidrs, ka tīri no valstiskā, es domāju, ka lielāks iespējas, teiksim, to naudu atgūt, bet bez maziem arī nevar. Tā kā, tas diezin vai ir pareiza diskusija, vismaz mēs neesam, teiksim, tas ir citur jālem. Agita, vai ir vienādas iespējas Latvijas pārtikas kompetences centrā visiem uzņēmumiem, gan maziem, gan lieliem? Jā, es varbūt paturpināšu, varbūt negribētu šķirot lielie, vidēji vai mazie, jo katram ir savi nosacījumi, pēc kuriem viņi var pieteikties un startēt. Bet tas, ko es gribētu gan piezīmēt un minēt, kad projekti sadarbībā, kur pārtikas jomā uzņēmumi, sadarbojoties ar citu jomu uzņēmumiem, pirmām kārtām finansējums tiek piešķirts lielāks, 10%, otrām kārtām tas eksperiments var eksperimentēt abās jomās, un jautājums tad, kāds ir tas mērķis un kā uz šo mērķi abi divi iet un sasniedz, vai nesasniedz? Man te uzreiz vēl jautājums. Jā. Ja mēs tagad uzreiz sapratām ar Tomu, ka ja mēs varētu zīvu nolasot, mums dvēseles sakrīt uzņēmumiem. Es jau redzu ķilavu maizītes ar oliņu jau. Ir vēl iespēja iesniegt šādu pieteikumu. Es saprotu, pieteikumu iesniegšana vēl nav noslēgusies. Jā, Armand, šobrīd, kā tu zini, pārtikas kompetenču centrā līdz 2027. gadam ir pieejami 13 miljoni eiro. Un šobrīd uzsaukums 3 programmās, gan jaunos produktos un tehnoloģijās, gan zaļos produktos, gan digitalizācijā ir pieejams. Un tas būs pieejams, cik es saprotu, regulāri, vismaz 2-3 mēnešos reizi, kamēr vien būs piešķirts finansējums. Kamēr vien būs finansējums maciņā pārtikas kompetenču centram, jo finansējums ir piešķirts, un šis maciņš ir tikai
jāizvērtē, kuriem, kā, un tad jārealizē projekti. Jautājums uzreiz visiem klātesošajiem. Es saprotu, ka jūs arī jau vai pieteicāties vai plānojat kādu jaunu produktu. Ja tas nav noslēpums, varbūt, ko jūs plānojat? Ne, nu, noslēpuma nav, protams, kad, kā es teicu, veiksmīgam uzņēmumam ir jāmāk atrast tās lietas, kas ir jāizmaina produktā, lai tu būtu labāks, inovatīvāks vai saucat, kā gribat, attiecībā uz konkurentu. Vai bieži vien priekš mums inovācija arī var būt diezgan tuvu nokopēts produkts, kur varbūt citā valstī cits ražotājs māk. Jo tā inovācija bieži vien ir tajā, kad ir kaut kādas darbības, komponentes, nezinu, sastāvdaļas, un lai to visu dabūtu gatavu, ja, tad priekš mūsu kā valsts, kā uzņēmuma, tas būs inovatīvi. Ja, mums 3 lietas esam iesnieguši, mēs atšķirībā no visiem negribam mainīt pasauli, uzreiz pasaku, mēs gribam dabūt apgrozījumu nopelnīt, ordeņus nevajag, un līdz ar to ir precīzi izvilktas 3 grupas, pie kurām mēs strādājam, tāpēc mums ir vienkārši mūsu atbalsts. Mēs to darbu darām neatkarīgi. Tā ir mūsu varbūt tā privilēģija, mēs to darīsim jebkurā gadījumā. Ja mēs būsim šajā, tad, protams, mums vienkārši būs papildus finansējums un būs iespējas varbūt attīstīt vairāk vēl kaut kāds jaunas citas idejas vai atbrīvot cilvēkus. Tā kā mēs esam mums patīk, un kaut kas jādara ir, jā. Baltiko, kā veicās? Un mums ir, kā jau sākumā ieskicēju, ir ārkārtīgi daudz dimensijas šim te vārdam inovācijas. Viens no tas, ko jau es minēju, jā, tas būtu iet produktu. Inovācijās ir tas, ko es minējās, olu saldējums, olu makaroni, jā, tas ir vairāk uz pārtikas tehnoloģiem un šo R&D departamentu tā. Bet es laikam no tās spilgtākās inovācijas, ko mēs esam, kas man ir palikušas atmiņā, ir vairāk uz tehnoloģijām vērstas, kur visādi datorredzes risinājumi, sadarbība arī ar IT nozari, kur mēs esam likuši, šos te mēs sapratām, ka, teiksim, tik elementāra lieta kā olu skaitīšana uz konvejera, kur viņas nāk no kūts, nav iespējama ar mehāniskiem instrumentiem, jo tur ir ļoti agri putekļaina vide attiecīgi, un vienīgais, kas mūs glāba, bija datorredzes risinājumi, kas spēja ne tikai saskaitīt olas, bet arī novērtēt olu vizuālo stāvokli, mācīties no kaut kādām nobīdēm, no normām, vērtēt, cik viņas apaļas, cik viņas varbūt tīras, netīras, ar spalviņu, bez spalviņu, un tādā veidā mācīties kaut ko par vistu veselību, veterināriju un tā tālāk. Vēl, protams, ir ļoti daudz visādi risinājumi, kur mēs to pašu datorredzes risinājumus esam integrējuši, piemēram, olu plēšanas aparāti, kur mēs vērtējam, vai olu dzeltenums kādā kondīcijā un tā tālāk. Vai, protams, tik elementāri kā kaut vai numurzīmu lasīšana, mēs sajūdzam kopā ienākošās kravas plūsmas ar mūsu ERP programmatūru un tā tālāk. Bet tomēr, laikam, daudz interesantāk ir domāt par to, ko mēs varam darīt ar produktu. Un tur mēs neesam vēl iesnieguši neko, bet mums virmo pa prātu domas. Mēs tiešām gribam mainīt pasauli, Jāni. Un mums ir ieceres, es labprāt skaļi par to runāju, kā mēs varētu atrast olu čaumalu papildus pārklājumu, kas varētu nodrošināt, piemēram, daudz ilgāku derīgumu termiņu olai. Jo es zinu, ka tālbraucēji burātāji, viņi noklāja olas ar vaska kārtu, un tām olām termiņš ir pat gadu. Viņas neiztveiko ārā, nekāda mikroorganismi netiek iekšā, un oli veseli, viņi ir unikāls, viņi ir superprodukts. Ja? Tāpat tās, ko es minēju, vēl mums ir daudz, kur inovēt attiecībā uz mūsu blakus produktiem. Olu čaumalis, ja mēs varētu dabūt, kā pareizi noārdīt nost proteīnu krārtu, tas ir ļoti augstvērtīgs gan tas kalcijs, gan tā proteīna plēve, kas ir izmantojama medicīnas jomā. Tas, es pat nerunāšu, ko mēs esam sasnieguši ar kūtsmēsliem, pārstrādājot biogāzē, biometānu. Mēs saražojam 100 000 megawatu stundas enerģiju gāzi. Mēs no vistiņu kūtsmēsliem 70 000 tonnas. Mēs saražojam dabasgāzes analogu un pumpējam pa tiešo iekšā gāzes vadā. Un tādā veidā mēs varam nodrošināt vairāk nekā Bauskas novads patērē dabasgāzi. Un tas tikai vienkārši atverot prātu, paskatoties, kas tev ir blakus. Tā, manuprāt, ir inovācija. Un tā tālāk par iepakojumiem, no kartupeļu cietas, ja mēs runājam, ka kartons un pēc ir arī bišķiņa vakardiena, tad tās ir lietas, kur man liekas, mums ir jāstrādā
un būs diezgan daudz jāinvestē naudiņu nākotnē. Līdz 16. septembrim vēl ir laiks. Ok, paldies! Klausoties Tomu, patiesībā man liekas, ka mēs ļoti labi redzam atbildi, kāpēc ir jāinovē. Tādēļ, ka uzņēmumam ir ko pastāstīt, ko jūs darat savādāk, jo nereti izstādē arī pienāk klāt potenciālie partneri un tā arī prasa, kas jums ir interesants, ko piedāvāt. Varbūt viņam vajag olas vienkārši, bet caur šo veidojās ļoti labas sadarbības. Mēs Tervet Food arī esam iesnieguši projektu, un varbūt neteikšu precīzi ko, lai tas šobrīd paliek, bet mums nebūs radikāla inovācija, jo radikālās inovācijas ir tikai 2%. 98% ir dažādu elementu krustojumi un procesu krustojumi. Mēs tā arī darīsim, jo izglītot, Jānis arī pareizi saka, ir ļoti dārgi. Mēs domāsim, paspēlēsimies ar dažādiem elementiem, kā pastrādāt ar mūsu sezonalitāti, kas ir saldējumam, kā pavērt šo te aktīvo laiku, kad pārdot, un pastīsimies citu segmentu. Tā kā tas ir tas, par ko mēs esam iesnieguši pieteikumu. Paldies! Jā, nākotnē arī ir iesniegusi projektu nākamajā kārtā. Un mēs visas inovācijas balstam uz rūpīgiem tirgus pētījumiem, ko rāda tirgus dati, kas ir pieprasīts, kādas tirgus nišas. Un šoreiz šie būs gaļas uzkodu segments. Jā, mēs turpināsim inovācijas gaļas uzkodās. Tad man ir jautājums visiem, cik svarīgi ir zinātnisko institūciju loma inovācijās? Vai jūs izmantojat savos pētījumos zinātniskās institūcijas? Nu, jāsaka tā, ka atkal man būs ne tāds, kā visi varbūt grib to atbildi dzirdēt, jo zivrūpniecībā kompetences centrs tomēr ir paši uzņēmumi. Mūsu asociācijas, arī asociācijas prezidents, un man jāatzīst, ka es izgāju cauri visiem, kopš es tajā industrijā 20 gadiem produktiem, visu, ko mēs esam radījuši, un diemžēl, es tagad neizteikšos, jo tad nebūs labi. Bet tas nenozīmē, ka nav citas industrijas. Ja? Tas absolūti to nenozīmē. Un es jau neesmu nūģis, es klausos Tomu, un cik viņam, nezinu, gadus viņš ir industrijā, viņā vēl ir tā deksme. Man ir vienkārši matemātisks aprēķins, precīzi sapratni, kur mēs gribam būt, un nekāds sakars ar, jaunības maksimālismu. Un tas mūsu apgrozījums tomēr to rāda, jo nav tādu Eiropā otru uzdevumu. Jāni, bet es tomēr tev pasitīšu pa plecu un teikšu, tu Karavela jau sadarbojas un dažādas pētījumus veic no 16. gada, un es domāju, ka tu esi drusciņi skeptisks. Jums noteikti ir visādas idejas galvā, ko jūs vēl gribētu eksperimentēt, un sadarbībā ar zinātniskām institūcijām uzņēmumiem ir, un šī, kā jau es minēju, fondos ir atbalsts sadarbībā projektiem, kur ir institūts un uzņēmums arī dzen, ir papildus finansējums. Institūts var būt tikpat labi arī ārpakalpojums sniedzējs, tādējādi dodot šo te zinātnisko ieguldījumu, ko institūtā zinātnieki pēta, rada, lai varētu uzņēmumā eksperimentēt jau uz uzņēmuma materiālās un tehniskās bāzes, vai to var izdarīt, ko uzņēmums vēlas tālāk tirgū pārdot vai nē. Kā ir pārējiem ar zinātniskām institūcijām? Sadarbība notiek? Nu, mums ir pavisam svaiga pieredze. Mūsu paša komercdirektors pat iestājās LBTU universitātē un tikko aizstāvēja doktora disertāciju pats, jo, kā saka, nebija lepns, pats gāja, iestājās. Un, protams, ka mēs iespēju robežās daudz iesaistam, gan LBTU, gan arī citas augstskolas, bet tas, ko mūsu Vjačeslavs izstrādāja, bija pētījumi par gudro iepakojumu. Un tas nebūtu iespējams bez pētījumiem, bez visu šīs bāzes, kā vispār radīt iepakojums, kurš varētu signalizēt par to, ka tiem produktiem, kuriem ir vajadzīga termoapstrāde vai temperatūras režīmi dzesēti, ja, tad pats iepakojums signalizē vai par to, vai viņš ir bijis kaut kur ārpus šīs temperatūras, vai viņš ir droši pārtikā. Tā kā, protams, bez zinātnes tas nav iespējams, un man tāds aizdoms, ka mēs bišķiņi pa maz, pa zem kaut kā novērtējam to potenciālu. Man liekas, Latvijā ir ļoti ietilpīgi šī zinātnes, bet es nevaru reverances iedot Jānim. Es tikai 10 gadus esmu olu nozarē, un man šķiet, ka tu jau vari, man patīk tavs tāds skepticisms, bet nepavēlti jau tu esi šajā panelī, Jāni.
Mēs sadarbojamies arī ar institūcijām, un es pat teiktu, ka ir ļoti vērtīgi dabūt to rezultātu no šīs sadarbības. Tādēļ, ka abas tās puses uzņēmējdarbība un institūcijas ir diezgan atšķirīgas savā tajā domāšanā, un tur ir tā plaisa, par ko visi runā. Bet mums ir arī iekšēji uzņēmumā, mēs izmantojam savas zināšanas no augstskolām, no universitātēm, ieviešot šos te produktus. Teiksim, man ir pozicionēšana zālē, mums ir mārketinga eksperts, tā kā mēs šīs te visas zināšanas tāpat pārnesam arī reāli produktos. Agnes, arī ir kaut kāda pieredze? Jā, ir mums pieredze sadarbībā ar zinātniskajām institūcijām, un noteikti tas parāda kaut ko jaunu, ko iekšēji mēs nebūtu iedomājušies. Protams, ka tas nevienmēr ir praktiski iespējams, bet arī pašā laikā savs skatu punkts un vērtīgs viedoklis tas noteikti ir. Paldies! Mēs vēl gribētu izrunāt par jauno iepakojumu regulu, par dažādiem mītiem, par eksportu, bet es saprotu, ka mūsu laiks ir beidzies. Jā, nu laiks ir vienīgais, ko nevar laikam uzpirkt, nopirkt, un tas, diemžēl, ir nepielūdzams. Bet varbūt tieši tāpēc ir pārtērēts nedaudz laika, jo jūs esat bijuši ļoti interesanti, un klausītāji ir uzmanīgi klausījušies jūs. Un tāpēc ir arī daži jautājumi, varbūt arī kāds ieteikums, piemēram, Tomam, ja tev nav vēl produktu, ko iesniegt, es tev iesaku iesniegt oliķieri. Bet tādu garšīgo, nevis negaršīgo. Negaršīgie mums ir. Nereiz vien esam par šo domājuši, un kas viņi zina, es tev pārdošu manas mammas recepti. Izcili. Bet tagad turpinājumā jautājumi. Jums ir diezgan daudz jautājumu, un tāpēc Tev jau būs. Sāksim ar vienu jautājumu, kas jau pirmais iekrīt slaido aplikācijām. Kā iestāstīt konservatīvai uzņēmumu vadībai, ka to inovāciju vajag? Redziet, cik interesants jautājums. Tātad darbinieki grib. Jāni, kā tev iestāstīt, ka vajag inovāciju? Nē, nu, stāsts jau nav par to, vienkārši, ka tu 15 gadus esi visus dzinis uz priekšu un sapratis, ka, lai nopelnītu naudu, bišķi kaut kas cits jādara. Tad skaidrs jautājums ir par industriju. Sāksim ar to vienu. Pat arī kategorijas atšķirās. Jā, teiksim, to, ko Toms, mēs esam tik daudz iztērējuši, inovējot savus, nu, teiksim tā, atkritumus, nu, teiksim, tajā ražošanas procesā, ka viss vienalga beigās ir miltos aiziet. Nav izdevies. Jā, tad, ja es saku, to mēs nedaram, tāpēc, ka 55 mēģinājumi bijuši garām. Tad te ir jautājums, kādā tu esi segmentā, un, lai tu atnāktu pie vadības ar ideju, nu, ja tu esi jauns, uzreiz, lai tās ir jauns darbinieks, tad es viņā vispār pat neklausos. Nevis tāpēc, ka viņš, teiksim, varbūt doma slikta vai laba, bet, lai tu vispār runātu, tev ir bišķi jāizbrauc divreiz uz izstādēm. Tev jāredz lielais klients, pieņemsim, visi runā par iepakojumu. Ir ok, bet lielais Lidlis Vācijā neprasa viņu. Tad mēs viņam varam piedāvāt, ko gribam, viņam tas neinteresē. Tad es it kā sēžu, liekas, ka es tā kā nesaprotu, ka tas pasaulē notiek. Kamēr Lidlis to nepaprasīs, mēs nekustēsimies. Mēs gatavosimies, bet par to nerunājam, tāpēc, ka tas šodien man nav aktuāls jautājums. Ja? Tās ir tās lietas, lai tu kaut ko runātu, tev ir jāzina, lai tu zinātu, nu tev vismaz par segmentu, 5 gadiem kā minimums ir jābūt. Jāizbrauc uz 20 izstādēm un daudz jāizdara, un tad tu beigās kaut ko sapratīsi. Ja drīkst, manuprāt, ir veselīgs balans jāatrod starp to, ka varbūt gadījumi, kad jaunie nāk pie šefa, saka, hei, man ir ideja, un tas ir ļoti uzmanīgi, ar to ir jāstrādā, lai nenokauj to deksmi, bet ir otrs arī, man liekas, nu, kaut kāda man pieredze tāda arī, ka vadība skrien pie speciālistiem, saka, hei, mēs gribētu šitā, un tad tur arī vajag būt drosmi, lai pasaka tā priekšnieciņa dārgais, nē, nu šitas īsti neies cauri, ja? Jo, nu, cilvēki, kas ikdienā to saskarās, arī jānovērtē un jārespektē, ka viņiem ir know-hows, bet šeit emocija un lidojumam jābūt ir. Es tikai uz vienu lietu, to, ko viņš teica, ka priekšniecība, tāpēc, lai es nenomocītu uzņēmumu un aizsargātu uzņēmumu no savām domām par jauniem produktiem, es neesmu vairs pārdošanas marketinga direktors, bet attīstības direktors. Līdz ar to ikdienās lēmumus nepieņem, es sargāju uzņēmumu no savām idejām. Jūs ap divi ar Tomu konkurējat savā starpā?
Man tāds iespējas jau sāk lēnām rasties. Es īstenībā piekrītu, protams, ka inovatīvi produkti, lai tādu saražot, ir nepieciešama tomēr arī zinām pieredzi, jo arī es strādāju savā laikā pārtiks nozarē un saistībā ar čīles ražotājiem. Un ir vēl ļoti svarīgi arī attālumi, kur tu ražo to produktu un cik liels uzņēmums, cik ātri tu vari pielāgoties tām prasībām. Bet es domāju, vakar mums diskusijā bija pierādījums tam, ka jauni cilvēki ir spējīgi daudz ko inovatīvi izdomāt, tāpēc es ieteiktu, runājiet ar jauniem cilvēkiem, jo jaunie cilvēki varbūt var iedot to sēklu kādam interesantam izaicinājumam, kur jūs pēc tam tālāk jau ietērpsiet, kā jums tas liekas prātīgāk. Turpināšu ar jautājumu Tervets Food. Evita, lūdzu. Kā salīdzinoši mazam uzņēmumam inovēt, kur rodas idejas? Ir inovācija vadītājs, vai tas ir visu kopdarbs, varbūt ārpakalpojums? Es teiktu, tas ir kopdarbs viennozīmīgi. Un, mēs runājām arī iepriekš par politiku, inovācijām uzņēmumā un tikko runājām, ko darīt ar tiem skeptiskajiem vadītājiem. Tad es teiktu, ka vadības līmenī ir ļoti, ļoti būtiska atbalsta stratēģiski šo attīstību un inovācijas. Otrs ir komanda. Un komanda noteikti, ja komanda nav atvērta, tad ir ļoti, ļoti grūti, jo tā miedarbība ieviešot jauns produkts, inovatīvs produkts ir ļoti būtiska, bet kā mazam uzņēmumam rast idejas, tas ir braukt ārpus Latvijas, būt lielākajās izstādēs, skatīties tendences un pielikt klāt to savu individuālo redzējumu vai savu vajadzību. Teiksim, mīluļu saldējums ir arī daļa no iedvesmas, ir konkrēti mana vajadzība arī, tā kā tas tāds kopums kopā būtu. Un te ir tieši turpinājums, varbūt to jūs varat katrs savu versiju izteikt. Piemēram, šeit raksta, es radu inovatīvu produktu un skaļi runāju par to, tad kā man būt drošam, ka kāds lielais uzņēmums, piemēram, šī gada no Latvijas, neaizņemas pēdiņās manu ideju un rada ātrāk, kvalitatīvāk un lētāk? Kā pasargāt sevi? Es uzreiz saku, ja to var nokupēt šitik vienkārši, tad labāk ātrāk lūdzu nokupējiet. Un tas ir viennozīmīgi. Un man šķiet, ka arī šī ir ļoti svarīgs moments. Man šķiet, ka inovācijas ir tās lietas, kur būtu jānāk visiem kopā, gan no vienas nozares, gan no dažādām nozarēm un jāmeklē šīs iespējas. Jo te lūk, tieši tā, es piekrītu, ka mēs sen esam mainījuši ar iekšēju kultūru. Es atceros vēl 10 gadu atpakaļ, mēs domājam, tur tā nerādīt, tur šito un to. Šobrīd mēs esam guvuši ļoti augstu pašpārliecību par to, ko mēs darām, ka mūs noķert ir ārkārtīgi grūti, un ja kāds var, mēs tikai priecāsimies. Lūdzu, jo tas ir tā kā, ja kāds var to kaut ko nokopēt vai izdarīt labāk, tur, es domāju, ir jāmāk izkāpt no sava kaut kāda ego un tieši zem inovāciju karoga būtu tā vieta, kur noteikti starp nozarēm un arī nozares iekšienē ir jāsadarbojas. Jā, lūdzu. Tas jautājums ir pilnīgi reāla situācija jau ļoti daudz gadus pārtiks nozarē. Tā vienkārši notiek, kurš ir ātrāks, jaudīgāks, spēcīgāks, tas ir inovators un ļoti, ļoti ātri parādās to kopijas. Un tā ir realitāte. Neviens no tās nav izbeidzis. Jāni, lūdzu. Jā, lai neatkārtotos, es domāju, ka pārtiks biznesa davās divās daļās. Tātad brandiem ir jārada jauni produkti. Brandiem, lieliem brandiem, nevis iedomātiem. Viņi rada produktus. Otrais solis ir lielveikali paņem, tad, kad viņš ir sasniedzis apjomu, viņi paņem viņu private labelā. Pirmais tavs solis ir nevis būt brandā. Visi te var domāt, ko grib. Tas ir pilnīgi garām. Pirmais solis tiec private labelā, esi efektīvs, saproti piegādes ceļus, ražošanu, UTT iemācies, visu. Copy paste, tas ir tavs dzīves pamats. Un tad, kad tu sēdi pie galda lielajiem, tad tu vari uzzināt, kas varētu būt inovatīvs produkts priekš viņiem. Jo lielie ir atvērti interesantām idejām, bet, lai nonāktu pie galda, tev ir jābūt pie LA. Copy paste, tas ir biznesa pamats. Jau 10 gadus to stāstu. Paldies par šādu labu padomu. Lūdzu, Agita, varbūt jums ir versija? Es varbūt tās no
respektīvi no projektu vērtēšanas viedokļu, kad sadarbība, tā kā Toms jau minēja, ar dažādām nozarēm, tas tikai veicina šo te inovāciju attīstību un arī izvērtējot projektus, iesniedzot, tiek piesaistīti nozarē arī no citām nozarēm eksperti, profesionāļi savā jomā un vadošie profesionāļi savā jomā, kas tādējādi izvērtē šos te sadarbības projektus. Un es teiktu, ka tas notiek darbs šo te no 2016.–17. gada ļoti produktīvi. Latvijā ir ļoti atsaucīgi šie te nozaru eksperti, kuri labprāt iesaistās un vērtē šos te projektus, tādējādi arī paši uzzinot, kas notiek tirgu un var radīt kā nozares eksperti un kā zinātnieki savā nozarē, vienalga, vai tā ir pārtika, vai tās ir biotehnoloģijas, vai tā ir farmācija, vai jebkura cita nozare, viņa dzird, viņš gūst zināšanas un saprot, viņš kā zinātnieks, kurā jomā viņam varbūt vairāk vajadzētu piedomāt vai savas gūtās teorētiskās zināšanas, kā doktoram savā laboratorijā eksperimentēt, pielietot un pēc tam iet un piedāvāt. Tā kā es teiktu, šis know-how ir iespējams tik sadarbībā ar uzņēmumiem, un tas notiek arī fondu vidū. Jā, paldies. Un Armand, jums arī ir par šo tēmu viedoklis? Nu, es teiktu tā, ja kādam ir kāda ideja un viņš nevienam viņu neizstāstīs, tad viņš tā arī nomirs ar šo ideju un nekad viņu nerealizēs. Tāpēc droši vien, kad par viņu ir jārunā un tikai tādā veidā viņu var attīstīt. Jā. Liels paldies šīs diskusijas dalībniekiem. Paldies, ka piedalījāties inovācijas viestā. Aplausi. Mēs ar jums ļoti lepojamies, jo jūs esat mūsu bagātība. Lūdzu, tā turpiniet. Mums jābūt bagātai valstī. Paldies liels!